arī tajās izglītības iestādēs ir jāskatās un tad jāsaka, ka, hei, šādi mēs nerunājam. Un arī, piemēram, klasē, ja tas notiek, tad arī uzreiz ir jāiesaistās un jārisina tā problēma. Nevis šādi darīt nevar, bet, kāds mums tur bija pārpratums, kas tur notika, ko viņš teica, ko viņš darīja, ko viņš teica, ko viņš darīja. Un tā kā savstarpā bērni pārunā, un tad arī nonāks pie tā secinājuma, kas tur bija noticis un kā to situāciju risināt. Bet garantēti, ka tas notiks starpbrīžos, tas notiks kaut kādos sporta tajās telpās, kur pārģērbjās toaletēs un tam līdzīgi. Tāpēc, kad bērni iemācās, ka šitais ir ok, jā, pieaugušie nav priecīgi par to, bet viņi dara to pašu, un bērni darīs to pašu. Savā ikdienās regulāri klausos audio ierakstus, kur pedagogi arī mēdz izteikties ar visādām frāzēm, kā bērni domā, kāda viņi ir un ka dzīvē vispār neko nesasniegs. Tas ir pilnīgi nepieļaujami, ka pedagogs šādi vispār drīkst izteikties par bērniem.